Sveiciens šajā skaistajā pirmsvētku laikā. Ziemassvētku tuvojas arī Anglijas Premjerlīgas 1. aprīļa noslēgums jau 16 kārtas aiz muguras. Tas nozīmē, ka arī Premjerlīgas fantasy ir aizdīts 16 kārtas. Kas notiks 16. kārtā Premjerlīgā un fantasy, par to jau tuvākās pusstundas laikā. 16. kārtā Anglijas Premjerlīgā mums dažādi rezultāti, dažādi notikumi. Sāksim ar sestdienas mačiem. Chelsea uzvara 2-0 par Evertonu. Chelsea šobrīd 4. vietā Premjerlīgā. Liverpool ar 2-0 pārspēja Brightonu. Liverpoolai šobrīd 7. vieta. Pēdējo 4 maču laikā nav piedzīvot zaudējumu, kas ir labā ziņa. Burnley ar 2-3 atzina Fulhamas pārākumu. Fulhamai šobrīd 14. vieta Premjerlīgā. Līgas līderi Arsenal paglābās šajā spēlē. Kompensācijas laikā ar 2-1 uzvarēta vājākā komanda šobrīd Premjerlīgā, un es teiktu, ka viena no vājākajām noteikti visās līgās Eiropā. Wolverhamptons Wanderers joprojām tikai 2 punkti. Savukārt Arsenal laimīga izglābšanās. Šeit, protams, talkā nāca arī Wolves spēlētāji, kas raidīja bumbu savos vārtos, un 11. uzvara Londonas Arsenal vienībai šobrīd 1. vieta, 36 punkti Londonas klubam. Svētdien mums bija 5 spēles. Crystal Palace savā laukumā ar 0-3 piekāpās Manchester City. Šobrīd City 2. vietā, 34 punkti. Jau ļoti tuvu Londonas Arsenal vienībai. City 4 uzvarētas spēles pēc kārtas. Nottingham savā laukumā nedaudz pārsteidza Tottenham Hotspur un uzvarēja ar 3-0. Tottenham šobrīd 11. tabulā, savukārt Nottingham 16. vietā. Sunderland ar 1-0 pārsteidza Newcastle. Sunderland šobrīd 8. vietā, un Newcastle šobrīd ir, kur viņa ir, tikai 12. Newcastle, bet pēdējo 5 maču laikā šis bija pirmais zaudējums Newcastle. West Ham ar 2-3 savā laukumā piekāpās Aston Villa. Aston Villa turpina savu uzvaru gājienu. Šobrīd 3. vieta tabulā. Vien par 3 punktiem tā atpaliek no Arsenal. 33 punkti Newcastle Aston Villas komandai. Brentford un Leeds nenoskaidro uzvarētāju. Mačs noslēdzās ar 1-1. Un uzvarētāji nenoskaidroja arī Manchester United un Bournemouth, kas īstā trillerī 8 vārtu spēlē ļoti skatāmā futbolā izspēlēja neizšķirtu 4-4. Kā redzam tabulā, United 6. vietā šobrīd, un interesanti, ka United šobrīd 30 gūtie vārti, un vairāk vārtu šajā sezonā ir tikai 2. Manchesteras komandai City. Arsenal arī 30 gūtie vārti, un diezgan interesanti, ka no tādas komandas, kas nespēja gūt vārtus, United kļūst par komandu, kurai nav problēmas gūt vārtus, atliek tikai sakārtot aizsardzību, un tad jau skatīsimies, ko šī komanda varētu iespēt. Redzam, 2 punktu attālumā ir Champions League zona, kas ir ļoti, ļoti maz. 3x, un šoreiz nedaudz arī pieskarsimies jau pieminētajai spēlē. Šoreiz izcelsim Bruno Fernandešu un United interesanta statistika. Ja komanda uzdara savā laukumā pirmo puslaiku, tā nekad nav zaudējusi. 328 spēles Premjerlīgā savā laukumā, 302 uzvaras un 26 neizšķirti momentā, kad komanda uzvar pirmo puslaiku. Tā kā ļoti neticami šķiet, ņemot vērā pēdējos sezonas, bet tāda ir United statistika savā laukumā, ja pirmais puslaiks ir uzvarēts. Bruno Fernandes šo sezonu Premjerlīgā ir 2. labākais vārti plus piespēles rādītājā 12 un visvairāk rezultīvo piespēļu. Fernandes ar 7 šobrīd ir 1. vietā, un arī izveidoto iespēju ziņā viņš ir pirmais šajā Premjerlīgas sezonā, 50 šādu iespēju viņam ir bijis. Un izcelšu arī Phil Foden, kas varbūt nedaudz pēc pagājušās sezonas ir bijis kaut kur aizmirsts, tad pēdējais 4 spēļu nogrieznis Philam Fodenam ir bijis lielisks. 4 spēlēs 6 gūtie vārti un 1 rezultīvu piespēli. Iespaidīgi Phils Fodens performē, tā kā arī viņš šoreiz jāizceļ, jo pēc pagājušās sezonas bija diezgan drūms skats uz Philu Fodenu, bet šobrīd viss notiek.
Laiks ķerties klāt arī fantasy sadaļai. Klaus Zibergs, vislabākais menedžers virslīgā 16. kārtā. Garsen G. Potters iekrāja 53 punktus. Vismazāk punktu mažaiķu traktoristiem. Grupas otrās vietas īpašniecei šoreiz ir 28 punkti. Mažaiķus sarūktinē Barrington Leo, kas tika pie 3. uzvaras sezonā. Savukārt Vīsīts Briežiem šoreiz zaudējums tādā čoma duelī ar 33-53 atzīts Gārsens pārākums un Viesīti nokrīt uz 8. vietu tabulā. Šobrīd Gārsen 1, mažaiķi 2 un Aizpute noslēdz trīnieku. 2A grupā šoreiz Rīgas Tukāni, Jānis Līcis 46 punkti, labākais menedžers, bet visai saspringtā nedēļā, jo redzam Aizkrauklei 45 punkti, Mežciemam 45, Cīravai 44, Varkaļa ezerniekiem 41, Sāvienai 43 un sliktākais ir Magic Sigulda 32 punkti, kas arī nav nekas tik drausmīgs. Pirmajā vietā Sāviens Bebri uz 2. vietu 2 pozīcijas paceļoties uz augšu pakāpjās Mežciem Bebri un Magic Sigulda zaudē 2. vietu un noslīd uz 3. vietu. 2B grupā Uldis Ozols šoreiz labākais menedžers, Ragaciems Selga 60 punkti Uldim. Šī sezona varbūt nav pat iespaidīgākā, ņemot vērā Ulda sasniegums iepriekšējās sezonās, tomēr 6. vieta šobrīd 24 punkti tabulā. Ķekavas Kupējai 31 punkts un sliktākā menedžera gods šajā kārtā, bet grupas vadību saglabā Vidriž Ozoli 39 punkti, Saugs Bifeļ 2 un Ogres Salēni apsteidzot Rīgas Bedres paceļās uz 3. vietu. Aleksandrs Andersons šķiet, ka pirmoreiz labākais menedžers šajā sezonā FC Valmiera Muižai 58 punktu summā pret Rolavas Vikingiem diezgan iespaidīgā duelī 58-50 izcīnīt uzvara. Ils Brašuļiem 32 punkti un sliktākā menedžera gods. Šajā grupā bez izmaiņām pēc 16. kārtas nekas nav mainījies. Valmiera Muiža līderis Temzas Haizivs 2. vietā un Praulienas Bonaparte numur 3. Interesanti, ka Valmiera Muiža un Temzas Haizivs ir savā starpā ļoti labi pazīstami menedžeri un viens 1, otrs 2 un fantasy summā viņus šķir tikai 8 punkti. Tas arī ļoti interesanti. 3B grupā Jānis Vilkaušs ir labākais menedžers 16. kārtā, Mārps Mustangs 66 punktu summā, savukārt Jelgavas Lakīgai ļoti neveiksmīga nedēļa, Ģirtam tikai 13 punkti, kas ir ļoti maz un viens no sliktākajiem rādītājiem šajā sezonā. Lāžas Magic saglabā 1. vietu, Liepupas Suncīši ir 2, savukārt Jelgavas Panda paceļās uz 3. vietu. Un šobrīd apsteidza Purciems Zebieksts. Redzam, pirmām 2 vietām 31 punkts, 2, 3, 4 30 punkti. Invalīdi turpatās ir Mārps Mustangs ar 24 punktiem, ļoti spraiga šī tabula. 3C grupa Ernests Tomkus šoreiz labākais, Bankokas Bumbas 62 punkti viņam šajā kārtā, savukārt sliktākais ar 34 Valmieras Montevilla. Redzam, ļoti arī sīvi dueļi, 45-48, Rīgas Rausas uzvara Salkrastu Kājas. Daugavpils darītāji 48-42 uzvar Siguldas Lāčus. Rīgas Tara FMZO uzveic Madonas Spartak, arī šeit abas komandas iekrāja normāls punktus. Un Valmieras Montevilla 34 punktu arī nav kritiski maz, tāpēc interesanti šī kārta bijis šajā grupā. Bankokas Bumbas joprojām 1, Piebalgas Ķēnis paceļās uz 2. vietu, savukārt Madonas Spartaks noslīd uz 3. Šeit arī ļoti sīvi viss notiek tabulas augšgalā. 3D grupā Klaus Romanovskis, Rīgas Pīrāks 55 punktu un labākā menedžera gods 16. kārtā. Zemītes Bugatieriem 1,28 un sliktākā punktu summa šajā nedēļā. Purciem Reanimators saglabā 1. vietu, Ventspils Smukums ir 2. un Rīgas Pīrāks jau pieminētais ir numur 3. Vispār pirmās 5 vietas bez izmaiņām un vienīgā kustība ir Dublina Zaļo Velnu pakāpšanās par 2 vietām augšu, apsteidzot Ķeizarmežu un Rīgas Ēveles dēlus. Airs Jansons, 3E grupa, FK Beibeži 65 punkti viņam un labākā menedžera gods, kā jau noprotat, un Rīgas Siltumam šoreiz sliktākā menedžera gods 3E grupā. Londons Palmers saglabā 1. vietu, Sidgundes Ķenguri ir 2, Rojas Jusis ir numur 3 un FK Beibeži 2 vietas paceļās no 6. uz 4. pozīciju. Arī šeit ļoti sīvi, redzam, no 6. līdz 1. vietai ir 7 punktu atšķirība, kas nav daudz. Un redzam, Garciem Kebabs, kam labākā punktu summa grupā ir tikai 5. vietā, tā kā ļoti aizraujoši.
Jānis Vilkošs, 3B grupā Mustanga komandas vadītājs no Mārapes, ir labākais 66 punkti viņam šajā kārtā. Kas viņam vairāk ienes punktus, protams, ka aizsardzība. Chelsea aizsargi Čalabā, Kukureja un Gusto. Uzticās šiem Chelsea spēlētājiem, vēl Palmers viņam sastāvā 4 Chelsea spēlētāji, 5 Chelsea spēlētāji ir Jāņa sastāvā, vēl Sančes vārtos, tā kā ļoti saudabīgi. 5 Chelsea, 2 Bormutas, Tavernieres un Krupī, un tad tur bišķi atšķēdās vēl ar White un Marmušu, tā kā, iespaidīgi, jā, Chelsea konfliktācija Jānim, bet, ar to pietika, lai šoreiz kļūtu par labāko. Protams, citas reizes tas varētu diezgan nopietni iegriezt, jo paļauties uz vienas komandas sniegumu regulāri tas ir ļoti bīstami. Top 80 elitē reanimators saglabā pirmo vietu, Ķencis ir 2. un cita 3C grupas komanda Bankokas Bumbas ir 3. vietā. Ļoti interesanti, ka 2 3C grupas komandas ir tabulas augšgalā, un tas arī parāda šīs grupas spēku un šo menedžeru spēku. Virslīgā augstākā komanda Aizputs Āži šobrīd 11. vietā, savukārt top 25 noslēdz Ogres Cālēni ar 2B grupas komandas 688 punkti. Jau 20 komandas sasnieguši 700 punktu robežu un pēc nākamās kārtas tur ielauzīsies noteikti vēl pārīts. Rīgas Moto turpina būt lejasgalā, šobrīd pēdējā vieta Roisknābi, pirmspēdējā un Olains Messi ir 78. pozīcijā. Ja mēs apskatāmies šo tabulu, tad tā Kuldīgas Vulkāns krīt ārā 21 punktu, tā ir 72. komanda. Tāpat laikā redzam Rīgas Siltums 19 punktu un ir 17. vieta, kas arī, interesanti tā. Kādas ir tās amplitūdas, ja tev it kā punkti ir, bet fantasy punktu nav. Fantasy punkti ir, bet parasto punktu nav. Tā kā tas arī kaut kādā veidā parāda veiksmes faktoru, bet, veiksme smaida stiprākajiem. Champions Līgā 16 kārtas aizvadītas, atlikušas vēl 2 regulārā turnīra kārtas, un varam paziņot oficiāli, ka astotnieks ir skaidrs, un es teiktu, ka ir skaidrs arī visticamākais 1. un 8. vieta stabili, jau ir skaidra, 1. ir 100%, 8. es teiktu, ka 90%, ka Riga Gunners paliks 8. vietā. Riga Gunners arī labākais menedžers šajā kārtā 55 punktu, savukārt Vidriža Ozole, līgas līdere, 29 punktu un sliktākā menedžera gods Champions Līgas 16. kārtā. Champions Līgā Kuldīgas Katlam un Cīrava United Mavericks atliek nospēlēt 2 spēles un sezona būs beigusies šajā turnīrā. Tur varēs arī pa lielam likt punktu šo komandu ceļojumam šajā turnīrā, bet Riga Gunners un Vidriža Ozole izskatās, ka tiksies pirmajā kārtā, un interesanti, ka Riga Gunners ir vairāk overall fantasy punktu, kas nozīmē, ka Vidriža Ozoliem regulārā turnīra čempionam tik viegli gan neklāsies. Redzam, ka mažai traktoristiem ir gan visvairāk punktu, un šobrīd 5. vieta, domāju, viņu arī pretī neviens negrib, bet, lai uzvarētu visus turnīru, ir jāuzvar visi menedžeri, kā saka. Tā kā redzam, bet, te ir ļoti līdzīgi tie punkti, un, iespaidīgs būs Champions Līgas turnīra noslēgums un playoff. Sportaziņas.com publiskajā līgā joprojām varam pievienoties, kods ir augšā kreisajā stūrī. Elvis Gribus saglabā pirmo vietu, Saka bija uzlikts par kapteini, Artjoms Sepiks no 3. vietas paceļās uz 2. uzlika free hitu, Saka uzlika par kapteini un iekrāja 84 punktus, un Kalnis no 2. nokrīt uz 3. Viņam arī Saka par kapteini. Interesanti, ka visam top 6 ir kapteinis Saka, jā, Skaidrs, ka spēle pret Wolves un Saka arī iekrāja tās 2 rezultīvas piespēles, lai gan vārds jau patiešo Arsenāls paši neiesīt, bet labi salikās visiem menedžeriem, un Edgars Baldunčiks uzlika triplsī uz Saku, tā kā no 11. vietas pacēlās uz 5. Redzam, Toms Andins uzlika Haalandu un no 19. uz 10. pacēlās. Šeit noteikti gribu izcelt vēl to, ka Elvis Gribus ir pagaidām vienīgais menedžers, kuram ir 1000 punktu, vismaz 1035, tā kā par 44 vairāk kā 2. vietai. Ko vēl es gribu atzīmēt, Helmutam Zālītim kritiens no 10. uz 24. pozīciju, viņš uzlika Deklanu Raisu par kapteini, riskanti un neatmaksājās.
Kas vēl? Jānis Paulovskis arī triples uzlika uz Haalandu, arī veiksmīgi. Bet te visiem diezgan normāli tie punkti. Armands Auziņš 94 punktus arī iekrāja, ka viņam no 26. uz 15. vietu kāpums. Tā kā vēl gribu atgādināt, kad ir pēdējās kārtas, 1. aprīlī ir jāizmanto visi čipi, jo 2. aprīlī viņi būs atkal resetoti. Tā kā ir pēdējais laiks izlikt savus triple kapteiņus, ir pēdējais laiks izlikt free hitus un pārējos, kas jums ir palikuši azotē. Un iepriekšā kārtā bija 5 free transferi, kurus vajadzēja izmantot, ņemot vērā, ka būs Āfrikas nācija kausa. Tā kā, ja nepaspēja, bēdīgi. Jo Āfrikas spēlētāji nebūs pieejami. Sākot, man liekas, ar 17. kārtu. Un 17. kārtā arī ieskatīsimies, kas tad mūs sagaida. Sestdienas pēcpusdienā 14:30 kārtu atklās Newcastle un Chelsea. Interesants mačs, jau pirmā kārtas spēle. Manchester City savā laukumā uzņems West Hamu. Wolves centīsies tikt pie pirmās uzvaras pret Brentfordu savā laukumā. Spurs un Liverpool sacentīsies, arī interesants duels. Everton uzņem savā laukumā Arsenal. Savukārt svētdien, laikam tāds arī centrālais mačs, Aston Villa pret United, abas augšgala top 8, top 10 komandas. Tā tur svaidās varbūt United bišķīt, bet šobrīd ir normāli tā vieta tabulā, tā ka cīņa ļoti svarīga abām komandām. Un kārta noslēgsies 22. decembrī, Fulham un Nottingham satiksies. Waiver orderu saliekam līdz 19. decembra 1:00, sastāvus saglabājam līdz 20. decembra 1:00. Tā kā esam izskrējuši cauri 16. kārtai, uzzinājuši, kas tad grupās mainījies, uzzinājuši, kas noticis Premjerlīgā 16. kārtas ietvaros. Tuvojās jau nākamā kārta, tuvojās Ziemassvētki un tuvojās skaistas Premjerlīgas spēles. Novēlu visiem uzvaras, protams, bet skaidrs, ka kādam arī jāzaudē. Tā kā arī zaudējumus uztveram pozitīvi, mācamies no tiem un viss būs kārtībā. Paldies, ka skatījies, paldies, ka klausījies, tiekamies jau nākošnedēļ. Atā!